Labdien, es esmu Anita, Sijā Treideviņa dibinātāja. Uzņēmumam būs tikai gads 9. martā, tā kā jauniņš piedāvā adījumus. Adījumus sievietei, jakas, svārkus, kleitas, nu, viss, kas ienāk prātā, kas varētu patikties, ko es pat nēsāju, ja? Gribētu nēsāt, ko citi gribētu. Ir tādi adījumi, kas jau ir tirgū, un cilvēkiem tas interesē, tad es uzvedu. Bet tā vairāk ir manējie manas pašas idejas, man lolojumi. Kā jums radās doma izveidot tieši šāda veida biznesu Ventspilī? Nu, adīšana ir mans hobijs, mans relaks. Ādu jau no bērnības un gribēju darīt to, kas man patīk, un ar to arī pelnīt naudu. Jūs tikko minējāt, ka jūs pastāvat nepilnu gadu. Kādi ir jūsu ikdienas lielākie izaicinājumi? Kā jau teicu, es pat vairāk vai mazāk pat izdomāju. Es arī, protams, redzu kaut kur internetā vai uz ielas un to man vajadzētu pamēģināt uzadīt, jo tas ir tā kā no auduma, no trikota. Man jāpamēģina uzadīt, un te es, protams, pielieku vēl savas idejas. Kādām īpašībām ir jāpiemīt uzņēmējam, lai gūtu panākumus? Un kāds būtu jūsu padoms jaunajiem uzņēmējiem? Personīgi man bailes no tā, kas būs, ja es sākšu tagad to visu darīt. Un es ļoti daudz par to analizēju un tās bailes. Ja nu man nebūs, un ja nekas neizdosies, kā es tagad dzīvošu, kā tas ir viss. Bet man bija gadījās cilvēks dzīvē, kas man iedeva to spērienu, un mēs kopā sākām, un tagad es vienu pat to visu, jābūt ļoti uzņēmīgam, uz mērķi iet, drosmīgam. Es domāju, ka tas bija tas. Manā skatījumā labāk būtu, lai tas ir tā kā man hobijs, lai tas nav darbs, lai tu baudu gūst no tā, ko tu dari ar lielu prieku. Un uz to es arī tiecos un gribu darīt to, kas patīk. Un arī pārējiem saka, drosmi, ja ir izlēms, iet uz to mērķi, noteikti. Jo darīt to, kas tev patīk, un tas tev nes baudu, patiku, ko vēl labāk. Varbūt varat pateikt auditorijai, kur jūsu produkcija ir apskatāma un iegādājama? Jā, mana produkcija dotā brīdī veikalā ir Pils 22 Latslini. Ko jūs novēlētu ventspilniekiem? Nu ko, būt košiem, nebaidīties no košām krāsām, vairāk smaidīt un iet uz savu mērķu, savu fantāziju, savus sapņus piepildīt un koši.